Sveiki! Kā jau jūs zināt, es esmu Ingmāra Baloda, reizēm tulkoju grāmatas, un pagājušā gada otrajā pusē iznāca viens no maniem tulkojumiem - brīnišķīga grāmatiņa par puišeli Kamilu, viņa ģimeni un viņa interesēm šajā pasaulē. Grāmatu ir sarakstījis poļu rakstnieks Tomašs Malkovskis, ilustrējusi Joanna Rušineka, un latviski to ir klajā laidis Pētergēls, lai bērni visu gadu varētu sekot Kamilu piedzīvojumiem. Kā jau kārtīgā grāmatā, šeit ir arī Ziemassvētku nodaļa. Un mazliet no Ziemassvētku nodaļas pie eglītes, ar kur grāmatas varoņi vēl tikai cīnās. Kārtēnā eglīte. Zūžu padod man sarkano bumbiņu, tētis teica, turēdams līdzsvaru kāpņu augšgalā. Mīleka padod man bumbiņu, Zūžu sacīja un klusi piebilda. Zaļo. Kamils sēdēja uz grīdas un padeva bumbiņas, bet tētis ar Zūžu tā skarnāja eglītē. Tētis no augšpuses, Zūžu no lejas. Zaļo tas ir kuru, Kamils pārveicāja. Kādu zaļo, tētis uz trepēm gandrīz vai paleicās? Sarkano. Kā lai es zinu, kur ir sarkana un kur zaļa? Tētis paskatījās lejup un viņam atlika vien ieplast acis. Kur ir palikušas sarkanās bumbiņas? Eglītē, Zūžu nevainīgā balsī paskaidroja. Visas? Es lieku krāsas pa kārtām. Lejā būs sarkanās bumbiņas, augstāk dzeltenās, vēl augstāk gaiši zilās, tad sudrabainās, tad krāsainās un pašā augšā zaļās. Tētis paskatījās uz apakšējiem zariem, tajos karājās tikai sarkanās bumbiņas. Virs tām dzeltenās. Zūžu, ka tētis ievēdējās. Kārtību tu var uzturēt skapī, bet ne jau eglītē. Priecīgus Ziemassvētkus, labu lasīšanu!